Labdien! Cienītie studenti un mācību spēki! Šodien es gribētu dalīties ar jums trīs lietās. Pirmkārt par diviem apsveikumiem un treškārt par tā saucamajām deputātu kvotām. Es pirms apsveicu visu Rīgas Tehnisko universitāti, kā studentus, tā mācību spēkus un darbiniekus ar to, ka Latvijas darba devēju konfederācija mums ir piešķīrusi balvu kā 2016. gada labākais darba devējs Latvijā. Tātad vēlreiz visus apsveicu, un šī ir tomēr izcila balva un labs novērtējums mūsu kopējai darbībai. Otra, nemazāk svarīga balva ir tā, ka pateicoties, es domāju, ne tikai domāju, bet esmu pārliecināts visam Rīgas Tehniskās universitātes kolektīvām, mūsu diviem profesoriem ir piešķirta ministra kabineta balva. Vispirms gribētu atzīmēt arhitektu profesoru Jānu Krastiņu, kurš par savām publikācijām un grāmatām jugendstilā popularizēšanai pasaulē, es domāju, tieši Rīgas un Liepājas ir ieguvuši šo izcilo balvu, Latvijas ministra kabineta balvu, un otra balva tika piešķirta šai pašā reizē arī man par kvalitātes uzlabošanu inženierzinātņu izglītībā, ko es uzskatu, ka tā ir visas mūsu universitātes kopīga devuma rezultāts, un šī balva pienākas mums visiem kopā, kaut gan rektors personificē universitāti, un tāpēc viņa tikusi man. Un treškārt, es gribētu mazliet parunāt par to, kas notika vakar, kad tika publiski diskutēts par to, kā 20 miljonus Latvijā deputāti sadalīja tā saucamajās deputātu kvotās. Tas, protams, viss ir jauki un skaisti, un vairāk deputāti lika priekšlikumus, deva priekšlikumus atbalstīt dažādas pašvaldības, dažādas projektus visādos Latvijas reģionos. Bet neviens no deputātiem neizdomāja, ka jāatbalsta ir kāda no universitātēm vai augstākā izglītība kopumā. Un īstenībā jau mums pietrūks tikai tie paši 20 miljoni, lai mēs varētu nākošu gadu valsts budžeta vietās apmācīt to pašu studentu skaitu, ko pagājuši gadu pie jaunā finansēšanas koeficienta, kas daļēji sedz pašizmaksu studiju programmām. Tātad es gribētu īpaši studentu vērību griezt uz to, ka mūsu augstākās izglītības, attīstības problēmas nav, tomēr mūsu deputātu prioritāte. To rāda vakardienas naudas sadalījums un tas, kādā veidā mūsu 100 gudrās galvas šo naudu velta Latvijas attīstībai. Es nevienam neko negribu pārmest, bet es tik gribu teikt, ka tomēr būtisku lomu un noteicošo lomu Latvijas attīstībā tieši dod augstākā izglītība un augsti izglītots cilvēks. Studentiem vēl gribu novēlēt šo te ieskaišu periodu, kas tūlīt jau sākas, labi pavadīt, sekmīgi un produktīvi, un lai visi būtu pielaisti eksāmeniem, un lai tie būtu nokārtot, un mums vispār nebūtu atbiruma kā tāda. Lai mums veicās!